Jās, un mīļie zina, ka daži puiši arī skatās pa stūrīti. Šodien atkal spontānais laiks, tas tāpēc, ka es nācu no dārziņa, kad es vedu bērnus, un tad es domāju, nē, man ir jāienāk un šits jāapstāst. Šodien būs tāda kā nedaudz kā iedvesmojoša lekcija tiem, kas zina, ka viņi vairs negrib, lai ir tā kā ir. Un šeit es domāju par ēšanas traucējumiem, un par depresiju, un par atkarībām, un par stāvokli, ka tu jūties tā kā vājš, neviens man nevar palīdzēt, bet ir galīgi slikti un nav vairs spēka neko mainīt, un kādas būs pārmaiņas, vai arī pēc darba ar klientiem man ir nākušas arī daudz atziņas, tā kā kas ir tas, kas traucē mainīties, vai bremzē mainīšanos, vai vispār kāpēc ir bail mainīties. Un šeit es daudz runāšu arī no personīgās pieredzes, no personīgās pieredzes, kā tas bija, jo tad, kad vajag mainīties, piemēram, mana situācija 16. gadā, kad ir entie pārmaiņu mēģinājumi jau bijuši un ļoti neveiksmīgi, un tā kā tu vēmi pie tā poda, tā tu vēmi pie tā poda, un tā kā tev ir depresija bijusi, tā viņa arī ir, un neskaitot, cik terapeitus tu esi apmeklējis vai rehabilitācijas centrus, un vienkārši liekas, nekas nevar palīdzēt. Tajā brīdī vēl man vispār nebija naudas, un tagad vispār es biju parādā visai Latvijai, man šķiet, es nezinu, bijušiem kolēģiem, ko es meklēju ar Facebook, aizņemties naudu, pilnīgā bedre, un es zinu, ka tādā ir daudzi, un tad liekas, vispār kā rāpties ārā, vai atkal otrs, tev ir daudz finanšu resursi un viss iespējamais, bet vienkārši tas, ko es esmu sapratusi, kas ļoti biedē cilvēkus un kāpēc viņi nemeklē pārmaiņas, ir tāpēc, ka pārmaiņas tas izklausās, kā viss mainīsies. Un tas ir tāds nezināmais, jo tu jau nezini, kā būs, možda būs sliktāk. Kas tagad notiks, es nezinu, es redzu daudziem, kas ir bailes, ja es nebūšu tā, Anna, es runāšu par tevi, ar ēšanas traucējumiem saiklīgi, tad vienkārši pazudīs tā foršā personība, kas es esmu. Jo mēs esam sauguši šo problēmu, mums liekas, tā ir daļa mūsu, tas, kas mēs esam. Un tad ir sajūta, ka es vairs nebūšu tik forša. Es vairs nebūšu tik forša cilvēkiem, tad vēl ir bailes, ja man nebūs ēšanas traucējumi un es neskaitīšu katru kaloriju vai nēdīšu maz, tad es būšu tas otrs grāvis, noteikti es vispār būšu pilnīgā bezkontrolē. Ja es iemācīšos palaist lietas, tad es vienkārši sākšu, es nezinu, kā es mēģinām saku, ēst eļainas vistiņas vakarā, skatoties televizoru dīvānā un vispār nekustēšos vairs un būšu nolaidusies un no tā ir bail. Un ir bail no ļoti daudz kā nezināmā. Varbūt es nezinu, tad mans vīrs mani pamatīs, ja es būšu savādāk, ja es pieņemšos svarā tajā pārmaiņu procesā. Varbūt es palikšu nenormāli resna, es to vārdu neizmanto, bet ļoti daudz klients izmanto vārds resnas, nepatīk ļoti, bet jā, tad liekas tāds, tad es nevienam nepatikšu, neviens man nemīlēs, es esmu pat dzirdējusi skaistumkopšanas salonā meitene strādāja, tad man atlaidīs no darba, jo vadītājai viņai vajag tikai estētisks, skaistas darbinieces, to viņa reāli arī ir dzirdējusi. Skolniecēm es dzirdēju, atgriezīšos skolā, man sāks apsaukāt, skatīsies kādas resna palīdz. Restīvi ļoti daudz bailes no nezināmā. Es pastāstīšu, kas man palīdzēja, un vispār man liekas, kā uz to būtu jāstāsta. Vai pamēģinam? Eksperimentālā kārtā pamēģināsi darīt visu, sāks strādāt ar sevi. Sūdīgāk jau nebūs. Tur jau tā lieta, tās pārmaiņas ir grūtas, tas vispār nav viegli. Pārmaiņas ir grūtas, bet vai būs sūdīgāk nekā jau ir? Vai ar ēšanas traucējumiem staigāt ir viegli? Vai sēdēt depresijā ir viegli? Vai ar atkarību, ka tu katru rītu celies un domā, ka tu varētu nosprāgt, un katru dienu solies sev rīt vairs nē, tieši tāpat ar kompulsīvu ēšanu. Rīt toči nē, rīt cēdīšu normāli, rīt es savākšos, un tad ir līdz 2:00, 3:00, un tad mājās un viss ierastā kārtība, jā, un atkal ir vakars,
tu pievies un atkal tu saki rīt, nē. Nu, vai tas ir viegli, vai tas emocionāli, nu vispār, vai tas ir viegli un kur tas ved reizē, tas veselību, man liekas, vienkārši aizved galīgā tūtā. Bet vēl, ko es gribu teikt, un kā tas atšķirās, ka cilvēki dalās, un šis nav ar sliktu. Mēs visi zinām, kad saka, cilvēks ir upurī, tad tas ir kaut kas slikts. Nu, nē, vienkārši ir cilvēki, kuri zina, viss ir no manis paša atkarīgs. Nu, tā vienkārši ir, viss ir no mums atkarīgs. Un ir cilvēki, un lielākā daļa cilvēku saka, ka es neesmu upurī, es zinu, viss ir no manis pašas atkarīgs. Un mēs strādājam, un ik pa laikam izskan, nu jā, bet vīrs laikam man trigerē, tāpēc man ir, es atpakaļ esmu tajā. Bet redz, to es atbildīju par savu dzīvi. Ja tev ir tik trigerējošs vīrs, alkoholiķis vīrs ļoti bieži, tad nu, ir tava atbildība, vai tu viņam dzīvo blakus vai nē. Protams, ir cilvēki, kurus mēs arī neizvēlamies, ir visādi citādi superīgi cilvēki, piemēram, arī ģimenes locekļi, un kuri trigerē kontrolējošas mammas, narcistiskas mammas, kuras liek sevi par prioritāti augstāk par visiem, un tad liekas, no tā jau es nevaru aiziet. Nē, no tevis ir atkarīgs. Kāds ir kontakts? Vai viņš ir, nu čau mētiņ, ko šodien dari? Nu neko, es aizgāju uz veikalu, tur tā un tā. Un tad visu laiku ir tāda attālinātā kontrola, sazvanīšanās reiz dienā. Tev tas beidz garstāvokli, jo sarunas laikā noteikti izskanēs kaut kas, piemēram, es nezinu, tu piezvanīji tur, un tāds uzreiz liekas, bāc, bet es šis pieaugus, es pat piezīmīšu, varbūt tu negribi kaut kur sanīt, tu vēl paprasa, vai tev, ja tu esi no sievietēm, kurai vienmēr prasīs, cik tad jā, tūlīt 39 pa bērniem neesat domājuši, vai, kaut kas šitas, kas trigerē. Redzi, tā ir tava atbildība, cik bieži sazvanies, kā tu to kontaktu veidot, tā ir mūsu atbildība. Man pašai ir bijis periods, ka es ar savu mammu nerunāju pusgadu. Tieši pusgads bija nepieciešams, lai viņi kaut ko saprastu. Tajā brīdī, protams, es domāju, ka ir šausmīgi sāpīgi, es vienmēr pārdzīvoju, pēc tam palika vieglāk. Es domāju, labāk kontakts, ka vispār nē. Bet pēc kaut kāda pusgada kaut kas mainījās. Es nezinu kas, bet jā, mēs māmu atkal sākām kontaktēt, man liekas, tā bija man tēta, neatceros. Bet viņa bija daudz sapratusi. Un tagad, ja sākās trigerējošās situācijas, atkal kontrolējošās sarunas, es labāk zinu, kāda lampa ir. Viņa tā nesaka, viņa saka, šitam tev darētu tāda lampa. Tev ar krāsu izjūt nav īsti labi, tu jau zini. Es tavā vietā ņemšu, bet tu dari, kā zini. Un jūs zinat, sievietes, kurām kontrolējošas mammas, jūs zināsiet, par ko es runāju. Bet tas trigeris, tas ir mans trigeris. Bet trigeris katram var būt kaut kas cits. Un mēs varam teikt, jā, kur es centos tikt ārā, bet man iztrigerē. Mēs strādājam saviem trigeriem, lietām, kuras mēs varam novērst. Protams, ir lietas, kuras mēs nevaram novērst, un tās var būt, piemēram, tagad, kas karš iet apkārt, vai, es nezinu, saslimšana, ja, kas iztrigerē, bet mēs tajā situācijā, vienalga kāda viņi ir, tagad ir populāri teikt, tādas kārtas ir tādām tu spēlē, es gribu teikt, tas ir ļoti patiesi. Jo, ja tu esi slima, tad kaut vai buljoniņu pamēģini, ja, jo ir svarīgi sākumā kaut kāda regulārēšana. Un vienkārši censties kaut vai 1000 reizi, jo jāsaprot, ka neviens cits, izņemot tevi, neko nevarēs mainīt. Un arī man ir kliente, ar kuru tagad pārtrauku sadarbību, bet ir bijuši vairāk šādi gadījumi, kur viss tiek darīts, notiek sesijas, notiek mājas darbi, mehāniski viņi notiek, ir sajūta, es daru, un es it kā saku, es gribu tikt ārā. Bet tāpat reizē sesijās izskan kaut kādas lietas, es jau gribu pa laikam lietot. Vai arī, es gāju veikalā, un man vienkārši, es saku, tu darīji tehniku, es tev teicu, es aizmirsu, bet sakali izdarīju. Redzi, ir jābūt tā, ka tev ir jāpasaka, ka tavs prāts kontrolē pār tavu ķermeni. Tā kā liekas nereāli, ko es saku, man vajag grūti izstāstīt. Bet tā doma ir tāda, es arī eju tagad vienā kursā un nostājos arī dispenzes lekciju, ir tā, ka mēs
ķermenis atcerās visu ierasto, mēs darām visu ierasto, kā mēs esam pieraduši, un šausmīgi grūti kaut ko mainīt. Bet ja mēs ar prātu nepasakam, es darīšu savādāk šoreiz, es skatos, piemēram, uz tiem augļiem trauciņā, kuri, man viena klienta saka, viņai vienkārši augļi neiet iekšā. Izdari savādāk. Veiklā nopērc dažādu veidu augļus, un tad, kad tu zini, ka tev vajag kādu auglīti apēst, lai tev ir no kā izvēlēties, nevis vienkārši, atkal paņemšu cepums, tāpēc, ka man tur stāv tie āboli, un man sen jau negaršo. Bet labi, es te jau iegāju par tehnikām, vispār aizpeldēju. Man nepatīk skatīties sevīm telefonā vienkārši. Bet jā, tā doma ir daudz kas biedējoši, bet diemžēl neviens nevar atnākt un izcelt tevi ārā. Jā, to ir pēc atbalsta. Bieži vien ir psihiatrs. Pēc tam par to pastāstīšu, jo stigma arī Latvijā šajā jomā vēl joprojām ir. Ir psihiatrs, tad ir tavs mentors, jeb es, vai izaugsmes treneris, vai psihologs pie kārta, vai KBT terapeits. Un tāda ir ģimene. Ļoti bieži ģimene ir tieši triggerējošākais punkts, kas tieši nesaprot, pasaka, tas viss ir tavs gribas spēka trūkums un tā tālāk. Un tāda esi tu pati. Un redzi, ja tu pati nedari kaut kādas lietas, neseko līdzi tam, ko tu saproti sesijās, vai ko tev saka, kas tev būtu jādara, vai kaut kādas lietas, kas reāli jāieliek praksē, jo neko nedod sesijas, ja ir atziņa pēc atziņas, jā, tagad es sapratu. Tā tiešām ir. Vienkārši tā tiešām ir. Es esmu savu dzīves noteicējis. Ja reāli praksē, dzīvē, jo sesija tas ir tāds burbulīts, ja reālajā dzīvē tu neko nedari. Nu, piemēram, arī toksiska darba vide, kur ir pretīga priekšniece un katru reizi atnākot mājās pēc darba, ir vienkārši jāsastumj viss tevī, viss iespējamais. Kamēr tu nemainīsi vainu darbu, un tas visbiežāk tā arī ir. Kāds var teikt, tas ir vieglākais veids, bet zini, tad, kad tu sēdi ēšanas traucējumos, depresijā un visās citās problēmās, tev nevajag vēl grūtāku veidu, vai ne? Nevajag. Šis nebūs, ka mēs iemācīs, es dzirdēju, jā, bet tad cilvēks iemācās tikai bēgt no problēmām. Nē, zini, tad, kad tur ir jādzēš tas ugunsgrēks un jātiek ārā, vismaz izkāpt ārā no, Latvijas kakāls sūdiem, tad ir jāizdara tas vieglākais ceļš. Vai arī iespējams, to sesijā tikai to var atrisināt, ja? Atrast kāds veids, kā tu uztver. Varbūt tu kaut ko esi pārpratus, vai varbūt tas konflikts ir risināms, bet tas, kas bieži arī ir, vecāki saka, piemēram, bērnam jāpaciešās vēl 2 skolā, jāpagaida, ja, ka viņš pabeigs to 9. klasi, tagad viņš ir 7. bet lai viņš paciešās. Nē, vienkārši vajag ļaut jaunietim mainīt skolu, un tas būs tas, redz, ir grūtāk un savādāk ir arī vecāki, ja, kas par pusaudzi. Tad vecāks ir tā paša daļa, liela daļa, jo jaunietis pats arī var darīt. Un redzi, kā es saku, kāpēc man bija 15 gadu mēģinājumi tikt ārā un nekas neizdevās, tāpēc man visu laiku kāds deva roku, kas bija terapeiti, vecāki sponsorēja terapiju, bet es viņu vienkārši neņēmu pretīm. Es viņu neņēmu pretīm un reizēm, diemžēl, ir tā, ka vajag pagaršot to zemīti, to pašu apakšiņu, to cik sūdīgi ir, cik slikti ir, lai tu saprastu. Manā gadījumā, un es ticu, ka daudzām no jums tas sāpju slieksnis ir ļoti augsts, es varēju turēt daudz, un ja mēs izturam ēšanas traucējumus, kā es saku, cilvēku ēšanas traucējumiem ir ļoti stipri cilvēki. Ja viņi var iznest to, tad viņi var iznest vispārējo. Un redz, mēs esam raduši, un tas arī pēc pētījumiem, mums ir tāds vai ļoti dramatizēti, ka nav vēl tik slikti, bet viss ir slikti. Nevis par ēšanas traucējumiem, bet par situāciju dzīvē. Vai arī cits cilvēks varbūt aizgājis nošauties, bet mēs nekas tiksim galā. Viss kārtībā, nav tik traki. Nav tik traki, nezinu, nozāļa roku, nav tik traki, viss kārtībā. Tā, mums ir tāda 2 grāvi, tā mamlotā domāšana. Un, jā, tas, kad ir jāsagaršo, kas ir reāli slikti, jo būsim atklātas, es nezinu ēšanas traucējumu, kurā ir forši sēdēt, kurā burītī forši, pat ortoreksija, kur to esi veselīgā dzīvesveida apmātībā, tev nav viegli sev turēt, ja to ej, es nezinu, ārpus mājas un baidies, kā viss skatīsies, kā tēdīs, un tas nav normāli. Jebkuras pārmaiņas būs mazāk briesmīgas kā depresija, ēšanas traucējumi un alkoholisms. To es varu garantēt 100 punkti.
100%. Pārmaiņas, ja tu tiks ārā, tās būs grūtas. Tās būs ļoti grūtas, un tagad es stāstīšu, ko es stāstu arī sesijās. Tā kā, jā, arī par sevi. Tas bija mans gads, 2016. gada augusts, kad es beidzu lietot alkoholu. Vēmšana vēl nedaudz sākumā bija. Un tad es nolēmu, labi, šis būs mans eksperimenta gads. Es tagad noņemšu visus rāmjus, ēdīšu. Un man nesanāca, kā uzturu speciālists saka, un to es saku arī savām meitenēm, pilnīgi ok. Ja tev negribas ēst visu dienu, vakarā tu sāēdies, kā tas būtu ar kompulsīvu ēšanu, un ļoti bieži to extreme hunger, kas notiek tad, kad noņem rāmi no labajiem produktiem un sliktajiem, tad bieži jauc. Un tad es vienkārši gāju gulēt. Skatījos Midsomeras slepkavības vai lasīju Jogata Kristīja romānu un gāju gulēt ar vēderu tādu kā grūtniecei. 5 no rīta. Gāju uz darbu, tad jau es biju dabūjusi savu pirmo darbu pēc slimnīcas, ja? Augļu veikaliņš, kā es stāstu, ko man likās nekad dzīvē nedarīšu. Augļu veikaliņā gāju svērt dārziņus, pēc tam strādāju bistro, un vienkārši gāju uz darbu. Atkal visu dienu neko neēdu. Nāku mājās, ēdu, šokolādes konču, visu iespējamo. Gāju gulēt. Loģiski, es paliku arvien lielāka, bet, kā es teicu, es to uztvēru, šis ir mans eksperimenta gads. Ja nu nepaliks labāk, tad iešu apakaļ. Es zinu ceļu uz ēšanas traucējumiem. Jūs visi zinat. Un es pirku maisīgas drēbes, riktīgas oversize drēbes. Es nestījos spoguli. Es izvairījos no skaplogiem, kā reiz manā tramvaja pieturā bija Fēniksa liela stiklotie logi. Un es vienkārši izvairījos. Un ar laiku tu pamani tās fiziskās sajūtas, kā paliek labāk. Man palika daudz vairāk enerģija, man veiza rēt galva, man pēkšņi jūtu paliek biezāki mati. Tā kā ādas krāsa vairs nebija zila pelēka, tā kā viss palika arvien labāk. Un tad, kad tu to sajūti, un tu sajūti to, ka vairs 75% galvā neaizņem tikai kritiskas domas par sevi, un domas par ēst, neēst, neēdīšu, cik te kalorijas, varbūt apēst, mandarīnas tā, cik 25 kalorijas, neēdīšu, vai apēdīšu varbūt 2, lai ir 50, ja? Tā kā viss tās domas, un tad, kad tu sajūti to dzīvi, tad, kad tu skaties seriālu, es jau neatceros, kas pēdējo reizi bija smējusies, bet es reāli smējos, un no sirds, un ļoti daudz cilvēku sanāk pie manis, kad es pajautāju, kad tu pēdējo reizi no sirds smējies, nevar atcerēties. Un tā ir, ka tu esi ēšanas traucējumos un depresijā un visā šajā putrā. Tu vienkārši nevari vairs no sirds būt klātesoši un dzīvot. Un tad, kad es sajūtu tās izmaiņas, mans svars jau bija uzaudzis, kas ir ļoti grūti. Tas ir tāds grūtākais posms, ka bieži vien tie, kas rāpjas ārā, kā es to saucu, tā kā krīt atpakaļ. Tā kā gribu atkal sākt neēst un tā tālāk. Lūk. Bet es turpināju ēst. Vai arī bija brīži, man ir dienas grāmatas kaut kad jāatver, es atceros, ja, kad atkal mēģināju kaut ko neēst, jo atkal liekas, jāsāk mazāk ēst, vai mēģināju atvadīties no kaut kādām zālēm, ko psihiatrs rakstīja, tas bija Kventieks, kas rosina apetīti. Mēģināju atvadīties no tām, bet tad es atkal sajūtu to slikto sajūtu. Atkal galvā sāk tā balstiņa skanēt, un tiem, kam ir ēšanas traucējumi, zina par ēšanas traucējumu balstiņu, tas ir tā kā, davai, tagad tev ir stundu laika aizēja pierījies, toreiz paspēt izventēs, un tad mamma nāks mājās, neko neredzēs. Tā kā, vai arī vienkārši davai ēd, vai anoreksijas gadījumā, izdzer ūdens glāzi. Turies, izēj pastaigā, un tu vienkārši ēd 9 vakarā vien pat, pa tums, par usuvielu staigā. Tā kā, un tad es jūtu, kad atkal nāk tas, un es zināju, kad eksperimentālais gads, un to visu laiku sev atgādinu. Eksperimentālais gads, un vienkārši ir jāiet uz priekšu. Ja pēc gada nekas nemainīsies, tu zini ceļu atpakaļ uz ēšanas traucējumiem. Tā. Un tā, no 16. gada man nav ēšanas traucējumi. Kā es saku, ēšanas traucējumi tas tā kā alkoholisms, viņš nevar būt vai nu ir vai nav. Es saku, tas nav aktīvi ēšanas traucējumi. Jeb, es negadoju, es nevemju, man nav. Es ēdu visu, ko es gribu un kad es gribu. Tā, un cik daudz gribu. Bet,
ko es gribēju teikt, pazūd doma, šis mans ADHD. Bet, nu jā, tā doma ir tāda, ka vienkārši vajadzēja izturēt to, tajās bailēs, ja nu es visu laiku palikšu krāsnē, jo man no 36 kilogramiem bija 70 kilogrami. 72, 70. Bija diezgan grūti. Man likās, neviens man nemīlēs, jo es tad biju izšķīrusies ar savu vīru. Tāreiz viņš vēl bija draugs, kurš bija man pametis, jo teica, ka man ir jātiek savu galā un tad mēs varam veidot ģimeni. Tā arī īstenībā bija motivācija. Es zinu, ka ārēja motivācija ir jābūt iekšējai motivācijai, bet man sakrita apstākļi, ka bija ārēja motivācija un iekšējai motivācija. Un tas arī ir galvenais, ko es gribu teikt, ir jābūt iekšējai motivācijai. Tas nevar būt bērnu dēļ, vīra dēļ, kaut kā dēļ, sevis dēļ. Tā kā mums ir grūti iztēloties, kā es gribu dzīvot, vai ne? Jo mēs bieži vien nezinām, kā ir labi. Mūsu smadzenes bieži vien nemaz nezina, viņas nav pieredzējuši, kā ir laimīgi, zin, ka filmās rāda, tur labradors skrien un ģimeni kopā. Mēs bieži vien, es teiktu 99%, tiem, kam ir šīs traucējumi, mēs nezinām, kāds ir. Tāpēc no tā ir bail. Mēs nezinām, kā mēs gribam, kā mēs vispār tur tiksim, ja mēs tagad esam tādā bedrē. Bet esi gatavi iet, un ja tu galvenais zini, ka tu negribi šitā, kā ir, ja tu negribi, tad kaut kas ir jāsāk darīt. Un es varu teikt, tā kā roku uz sirds liekot, šitā laikam sanāk, tas ceļš ir ļoti, ļoti grūts. Viņš ir ļoti grūts, bet viņš ir tā vērts. Viņš ir tik vērts, viņš ir katrs vērts katru mililitru asariņas, ko es izlaidu to gadu laikā. Patiesībā tā gada laikā es raudāju tik daudz, par to bāc es biju tik tieva, un tagad es vairs nespēju tikt apakaļ, kā tikt apakaļ. Un zini, man bija labākā draudzene dienas grāmata. Es jau esmu šeit kaut kad gadus uz apakaļ rādījusi, man ir ļoti, ļoti daudz dienas grāmatas, es laiku rakstīju dienas grāmatas, es laiku dzīvoju grāmatās. Var likties, tā ir tāda bēgšana, bet nē, tad, kad ir jātiek galā ar šo problēmu, jebkas, kas liek tev justies labāk, ir superīgi. Tam var man nepiekrist, es nezinu, tur uztur speciālisti, ka šis nav ok ceļš, ļaut sev ēst, cik tu gribi, un vienkārši iet gulēt, lai dotu savu prāta brīvību, kad šis nav ok, ka tur ir dopamīns, un tāpēc, bet tas ir mans ceļš ārā, un ja tas strādā, tad, ja tas viss ir nepareizi, kā maģiskā veidā tas strādā, un es ticu, ka katram ir savs ceļš, ka visiem nav viens rāmēts ceļš, kā ir jātiek ārā. Un es gribu iedvesmot, ka 16. gadā man nauda, kā es saku, bija 0, plus es biju tikko beigusi lietot alkoholu, un es pati glābu sevi no sevis. Es atdevu savu kredītkarti savai mammai, man tad bija 24 gadi. Nē, 16 gadi, 26 gadi. Atdevu kredītkarti mammai. Visa alga gāja man kredītkarti un teica, man tikai nopērts cigaretes, es pirku veiklā, ko es gribēju, un tā tālāk viņi samaksā no manas kartes, lai nauda nav man. Es reāli sevi, vienkārši sargāju no sevis. Un ko es ar to gribēju teikt? Tādā veidā. Par to, ka man nebija naudas, un man nebija nauda arī terapijai. Tādās darba vietās, kuras pēc tvaikajās slimnīcas atsāk strādāt, tur vispār terapijai nebija nauda, nekāda veida sesijām. Un tas, ko es darīju, es visas metodes, kas man ir bijušas iepriekš, ko es jums arī dodu šeit, uztura dienas grāmatas lasīšana, mainīt šos patēmus, uztura dienas grāmatu tiešām rakstīt pēc katras ēdienreizes, nevis vakarā, bet es tiešām visam piegāju ļoti nopietni. Es laiku YouTube skatījos recovery stāstus, lasīju visas šīs te pašpalīdzības grāmatas cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem. Un negāju nevienā terapijā. Un pati tik ārā. Varētu teikt, Tvaikila man palīdzēja. Nē, Tvaikila nepalīdzēja. Tā bija šoka terapija. Tas vienkārši bija, es darīšu visu, lai tur neatgrieztos. Un kā es saku citreiz jaunietēm, kas pie manis mentorējās, es esmu šeit, lai tev nav jāizdzīvojās līdz Tvaikilai, līdz slimnīcai, lai tu laicīgi varētu tikt ārā. Nevienam nav līdz tam jāizdzīvos, bet kā es saku, reizēm tā ir, ja nav gana sūdīgi, lai rāptos ārā, tad reizēm varbūt vajag aizdzīvoties, lai ir vēl sūdīgāk. Un tas nav ar nosodījumu. Tas ir, zinot, es pēdējais gads man ir dvēseles tēmā, es izlasīju, nezinu, cik grāmatas jau par dvēseli. Ir tāds tas mūsu varoņa ceļojums, ir tas mūsu stāsts,
kad mums ir jānonāk kaut kādā punktā, lai mēs pamostos. Un tā vienkārši ir, un tas nav ar nosodījumu, bet tiešām katram savs ceļš. Taču, ja tu šobrīd esi tajā punktā, tad nebija mirus, bet es biju tajā punktā, viss bija slikti. Beigušās attiecības ar draugu, parādi pilna jūra, visa Latvija, vīna pudeles paslēptas viss kaut kur no visiem. Pēc tam jau tvaikie, un tad iznāca ārā un sapratu, zemāk nav kur. Un katram tas zemāk ir kaut kur, ja? Tā kā, ja tu esi pieredus iepriekš dzīvot, es nezinu, un tie ēšanas traucējumi varbūt ir sākušies nesen, un tu jau saproti, ka šis ir kaut kas, kur tu toči negribi būt, tad vienkārši negaidi, dari. Ir bailes, ir nedrošība, ir neziņa, bet tam nevar tikt nekā pāri, kā tikai darot. Mēs varam uzzināt, kā būs tikai darot. Mēs varam uzzināt, vai tiešām tā būs, kad tu pieņemsies svarā par 20 kg darot. To neviens nevar pateikt. Kādam ir, kādam nav. Tā, tieši tāpat kā ķermeņi ir atšķirīgi, kā viņi atjaunojās, un to neviens nevar pateikt, kā būs. Bet vienalga, kā būs daudz, daudz labāk. Un, tas, kas ir jāatceras, to es atbildīgs par savu dzīvi. Šis man ļoti patīk teiciens, tu esi savas dzīves režisors. Tu nevis aktieris, kurš skatās, kā šitai Luīzai tagad būs, vai viņai, es nezinu, tur, viņai tagad paliks sliktāka veselība, mentālo vēl sliktāk. Nē, tu esi tā Luīza. Tā kā konkrētais cilvēks. Tu izdomāsi, kā viņai tajā filmā būs, tajā dzīvītē. Kā viņai būs, vai viņa tur, es nezinu, līdz kliņķim, kamēr izskatīs zobi, vai, kā viņai būs. Tas, ko es vēl gribu teikt, ko es nevaru vēl sadūšoties par sakām, par saviem zobiem pastāstīt, par savām protēzēm. Man ilgu laiku galvā ir par to, ka es gribu postu, kurus parādu jums, kā man nav zobi, bet es ceļā uz implantiem, ilgā ceļā. Tā kā man liekas, latvieši tam vēl nav gatavi. Es zinu daudz ārzemju kontu, kur meitenes izņem savus zobus, bet man liekas, Latvija vēl nē, un tās ir sekas. Tā kā vai tiešām tev vajag dzīvoties līdz tam, es nezinu. Bet, arī kur kompulsīva ēšana, vai tiešām vajag sasniegt, tā kā es uzdodu jautājumu, kas būs tas punkts, kad sapratīs, ka vajag mainīties, kam ir jānotiek, ja tu šobrīd esi ēšanas traucējumos, lai tu būtu gatavi iet ārā. Kam būtu jānotiek? Es nezinu, kāds var teikt plus 300 kg, ja ir kompulsīvā ēšana. Vai, es nezinu, tur kāds teiks, es nezinu, man vajadzētu labāk darbu vai atrast hobiju vai vēl kaut ko, tad tas ir no tevis atkarīgs. Kāds teiks, es nezinu, manam vīram jāpārstāj dzert, un tad atceries, ka tā atkal ir upuru domāšana. Upuru domāšana ir tāda neatbildīgā domāšana. Upuris izklausās kaut kā slikti, bet tā ir tāda, ka mēs neuzņemamies to vadību savās rokās. Man no rīta bija tik daudz domas, man tik daudz gribējās pateikt. Es zinu, ka šis galīgi, man liekas, nebija iedvesmojoši beigās. Bija tik daudz domu, ko teikt, bet man viņas pazuda, kamēr es uzkrāsojos. Piedodiet man vajadzēja krāsoties un pazuda domas. Bet jebkurā gadījumā paņemt pašpalīdzības grāmatu. Ja tev nepietiek ar to, tad ir pašterapijas grāmata pieejama joprojām, 30 €, biezas lapas. Ja nedara šīs, pasūti jebkuras Amazonē, es nezinu, internetā meklē bezmaksas pieejams resursus. Tu vari sākt jau tagad rakstīt dienas grāmatu, rakstīt uzturdienas grāmatu. Mūsdienās ir vienkārši perfekti ChatGPT. Daudzi nosoda, es nenosodu, izmanto viņu kā savu draugu, kā savu atbalstu. Prasi viņam, lai viņš tev uztais kādu darba lapu. Dari, bet galvenais dari. Bez darīšanas nekas nemainīsies. Un man ļoti palīdz šī doma. Testa versija. Ja? Paņem testa nedēļu, testa 2 nedēļas dzīvot savādāk. Bez rāmju, bez galvas rāmju. Tu jūtīsi, ka tu jūties vainīgi un visu to. Tad paprasti ChatGPT, kā strādāt ar vainu, lai viņš tev iedod uzdevumus. Tā kā vienkārši dari. Tas ir atslēga vārds
lai neiedzīvotos līdz tik sūdīgiem ēšanas traucējumu stāvokļiem, kā bija man. Un, jā, un ko vēl es gribēju pateikt? Bija baigi labā doma, bet atkal nekā, tas ir ADHD. Nu tā, labi, šis vienkārši ienācu parunāties, ja kāds grib pieteikties uz sesiju, tad uzņem pirmreizējos klientus, būšu janvāra vidū Rīgā, vai arī esmu tepat Koknestē. Un, ja vienmēr tev ir kaut kādi jautājumi, kur vērsties pēc palīdzības, kur saņemt bezmaksas palīdzību, kur, es nezinu, Latvijā dabūt bezmaksas psihologu, vai kurus iesaku vērsties, jebkāds jautājums, tu vienmēr var droši uzrakstīt tāpat sociālos tīklos vai WhatsAppā. Nu tā, lai forša diena. Čau!